īpaši pēc tās slimnīcas sajūtos, ka ja jau man ir iedots rupors, ka man viņu jāsāk izmantot. Protams, ka es gribēju vienkārši būt slavena un forša un patikt un būt teļukā, ja? Un tad vienā brīdī tas tāds domāt, bet ko es pa īstam pasaku? Un kāds manai mūzikai, maniem vārdiem, manam tam uzrakstītajam, kāds tam ir segums un nozīme, vai tas iedvesmo citus, vai tas var atbalstīt grūtā brīdī. Posms, kurā mums nereāli cilvēki deva, bija, kad mēs bijām tajā bērnu slimnīcā. Un tad es arī ieraudzīju, cik pasaule īstenībā ir laba, un bija tāda prezanīga sajūta, ja es biju apvainojusies uz dzīvi, bet reizē es no jauna iemīlēju līdzcilvēkus, jo mums bija tik daudz kaut kādas vienkārši atbalsta darbības. Atnāk brīvprātīgā meitene, kas mums mamām gatava uzkrāsot uzdetas absolūti sīkums, un kuram gan vajag uzkrāsot uzdetas, kad cīnies par bērnu veselību. Bet, zin ko? Es tur sēdēju, un man bija tā kā, man ir vienalga, kā es izskatīšos, es esmu tik laimīga, ka man ir luteni, un tā kā tie mirkļi mums tā kā pat neienāk prātā, kas īstenībā iedod apakaļ to prieku tam cilvēkam.